Kāds jautās, kā tad viņš strādā? Strādā viņš neatkarīgi no mašīnas. Vēl par komponentiem, strādājošām vai nestrādājošām. Degvielas sūknis, kas mums var iziet no ierindas, un dzēsēšanas šķidruma cirkulācijas sūknis. Tas ir arī viss, kas attiecās uz sildītāju šobrīd. Vēl par sildītājiem. Sildīšanas jaudas 4 kW un 5 kW. To mēs skatāmies pēc Webasto datiem, ko viņi iesaka un no savas pieredzes. Protams, kad lielākoties iesakam izmantot 5 kW sildītāju. Kāds jautās, kā tad viņš strādā? Strādā viņš neatkarīgi no mašīnas, patērē to pašu akumulātoru bateriju un barojās no mūsu degvielas, kas atrodas bākā. Degvielas patēriņš ir no 0,3 līdz 0,6 pie pilnas jaudas darbības ciklā. Tātad es gribētu teikt, ka vidēji tie ir kaut kādi 0,4 litri stundā, ne vairāk.